Emocijas pasakās un emocijas dzīvē. Emocijas pasakās nav izteiktas, taču mēs varam šīs emocijas iztēloties. Mēs varam izjust tās emocijas, lasot pasaku un piedaloties kopā ar galveno pasaku varoni viņa piedzīvojumos. Mēs varam sajust un iztēloties šīs emocijas tad, kad galvenais varonis pārdzīvo kādu nelaimi, kad viņš zaudē vienu no vecākiem, kad viņš uzvar cīņā ar puķi vai milzi, tad, kad viņš cīnās par princesi, kad viņš izglābi princesi, kad viņš aprec princesi, kad viņš iegūst bagātību un kļūst par ķēniņu, par karali. Bērns tāpat kā pieaugušais cilvēks izjūt milzīgu spektru ar emocijām, prieku, skumjas, dusmas, aizvainojumu, bailes. Un tas, ka bērns nespēja citreiz apzināt un pārvaldīt šīs emocijas, var novest pie stresa, var novest pie konfliktiem, var novest pie nepatikšanām, var novest pie grūtībām komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc mūsu mērķis ir iemācīt bērnus atpazīt šīs emocijas un darīt to caur pasaku, caur spēli, atšķirt šīs emocijas, šos emocionālos stāvokļus, prast nošķirt un efektīvi pārvaldīt tās. Un tāpēc es jūs aicinu uz mūsu pasaku skoliņu, lai veicinātu šo emocionālo inteligenci bērniem. Jūsu bērni iemācīsies atpazīt šīs emocijas. Jūsu bērni iemācīsies apzināt šīs emocijas, pārvaldīt, iemācīsies tās adekvāti izteikt, iemācīsies kontrolēt savu uzvedību un iemācīsies veidot harmoniskas emocionālās saiknes ar citiem cilvēkiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo no emocionālā intelekta ir daudz kas atkarīgs mūsu bērnu nākotnē. Un mēs varam un mēs spējam palīdzēt bērniem, palīdzēt apgūt šīs svarīgās iemaņas. Tāpēc es jūs gaidu mūsu pasakainajā skoliņā.